Mani sauc Marta, esmu arhitekte un grīziņkalniete. Esmu viena no tiem trakajiem, kas darbojas lielākajā Rīgas apkaimes biedrībā, Grīziņkalna apkaimes biedrībā. Siltajā laikā kopā ar ģimeni rušinos ģimenes mazdārziņā, Kazas sekli. Noteikti ieguglējiet, kur tas atrodas, jo tā ir vieta 15 minūtes no centra, kuriem var braukt ar riteneju, ar kājām. Mašīnu cenšos izmantot pēc iespējas mazāk. Šķiroju atkritumus, cik dzīvojot ar maziem bērniem, tas ir iespējams, un piedomāju pie saviem pirkumiem. Mēs kāpjam kalnā, Torņkalns, Čiekurkalns, Āgenskalns. Visur ir kopienas un cilvēki ap sevi veido labākas, skaistākas mājas. Un kā tas ir šeit, Grīziņkalnā? Cik saprotu, mēs patreiz atrodamies pašā biedrības sirdī, jo šeit arī jūs Grīziņkalnu biedrība arī atrodas, cik saprotu, ja? Šeit mēs šobrīd atrodamies vietā, kuras dēļ, varētu teikt, vispār ir tapusi Grīziņkalnu apkaimes biedrība. Dzīvojot šeit, es nevarēju saprast, kāpēc ir tā, ka ir krustojums, un krustojumā nav gāja pārējais. Tad man radās tāda sajūta, ka hei, kaut kas nav kārtībā, jā, un tad es sāku šo jautājumu virzīt, un tas rezultējās tajā, ka šobrīd mums ir Rīgā lielākā apkaimes biedrība ar 141 biedri, ja es nemaldos. Diezgan iespējams arī skaidrs. Jā, un tas viss principā ir sācies ar šī krustojuma. Tad 22. gada ziemā, kad mēs arī nodibinājāmies, visi sāka domāt pašvaldībā par to, ka būs taču sniegs ziemā. Tas bija laikam pirmais gads, kad pašvaldība pati tīrīja sniegu no ietvēm. Un tad Tallinas ielā autostāvvietas atradās uz ietvēm. Un tad tika pielēmts no pašvaldības puses, ka šīs stāvvietas vajadzētu likvidēt, lai ziemā varētu notīrīt tātad ietvas no sniega. Un mēs piedāvājām pašvaldībai, ka mēs labprāt izstrādāt tādu kā savu redzējumu, ko pēc tam ar šīm autostāvvietām darīt. Un tad mūsu tā vīzija bija tāda, ka autostāvvietām jāatrodās ir pie tuvāk mašīnām, tad uz brauktuves, nevis uz ietvēm. Un, lai vēl samazinātu un mierinātu satiksmi, mēs piedāvājām tās stāvvietas salikt tā kā pamīšas. Tas nozīmē to, ka tā trajektorija, kā brauc mašīna, viņa mazliet tā kā izmainās. Nav tā, ka šausmīgi jāraust tā stūra, bet tomēr nav tā, ka tāds taisnīgs gabals. Par zaļās vidas iekārtošanu jūs esat arī nolikuši tādus brīnišķīgus puķpodus, bet kokpodus, lai būtu vairāk koku šeit. Tas stāsts bija īstenībā ļoti, ļoti veiksmīgs, jo tieši tā bieži negadās, ka tik ātri pašvaldības sadzird šo te vajadzību pēc ielas zaļināšanas. Šajā gadījumā tas bija tiešām ļoti, ļoti ātri. Pirms tam tur bija automašīnas. Un bija ļoti svarīgi parādīt, ka ir arī alternatīva veidi, kā izmantot ietvi. Un ka uz ietvēm ir jāatrodas kaut kam tādam, kas ir skaists. Es to sauktu, teiksim, mājās mēs veidojam interjeru savās mājās, un tas ir eksterjers. Un īstenībā lielam tas pats interjers ir, jā, mēs iekārtojam savu vidi. Tā kā Tallinas iela ir pārveidota, ietves ir brīvas, bija svarīgi saprast, vai pastāvētu opcija šeit iestādīt īstus kokus, tātad gruntī. Kas Rīgā, protams, nav tik vienkārši. Mēs izpētījām tās pazemes komunikācijas, un jā, šajā pusē, īstenībā, kurā mēs tagad sēžam, šajā ielas pusē, principā gandrīz visā garumā ir iespējams iestādīt kokus. Mēs tad to sazīmējām, apzinājām, sazīmējām arī savu versiju par soliņiem, gājām to prezentēt pilsētas attīstības departamentam. Viņi teica, super, jā, īstenībā nekādas problēmas īpaši viņi neredz, saprotot to, cik tas ir sarežģīti, jo šāda prakse, teiksim, Rīgas vēsturiskajā centrā ietver, kur ir asfalts, iestādīt koku, jā, tas nav tāda ikdienas darbība. Mēs darām tā. Ja mēs gribam pilsētā svaigu gaisu un negribam, lai uz ielas būtu daudz sastrēguma, ir jāiekārto šādas gājējiem piemērotas ietves, lai gan jauniem ģimenēm, gan vecākiem cilvēkiem, lai visiem būtu patīkami atrasties uz ielas. Un galu galā pilsēta ir tāda, ja cilvēki ir pilsētā. Un ja cilvēki grib mukt ārā prom no šejienes, tad tas nedara labu arī pašai pilsētas sirdī. Un tā kā mazina iespējas, piemēram, mazajiem uzņēmējiem tiešām radīt šādas vietas, kur mēs patreiz sēžam. Bet saki, lūdzu, vai
Tas ir tiešām tik acīm redzami, ka tie cilvēki šeit ir vairāk uz tās Tallinas ielas, piemēram, vai šajā rajonā vairāk. Protams, mēs neesam veikuši mērījumus vai kaut kā tādu, un neko neesam skatījuši. Bet tā sajūta ir, protams, noteikti. Mēs arī ļoti gaidām pavasari, kad Korintas ziedēs, un būs viss balts, un cilvēks sēdēs un fotografēsies arī. Ka tas tiešām rada prieku, jo tu pilnīgi pareizi stāsti, ka tā vide, kas ir mums ārpus mūsu mājas, ka arī tai ir jārosina mūs iet ar kājām, vai vienā braukt ar riteni, ar skūteri, nezinu, vai iet ar bērnu ratiem un pastaigāties šeit. Un ka šis stāsts par to, ka ir tikai parki un tikai tur ir skaisti, es domāju, es tam nepiekrītu. Es domāju, ka visam tavam ceļam līdz tavam darbam vai tavam ceļam līdz bērnu dārzam, līdz skolai, visam ir jābūt foršam un sakārtotam. Un drošam. Un drošam, jā. Mēs darām tā.